Esiet sveicināti ciklā Tora šodien. Mēs turpināsim meklēt Torā visus micvot, visus Dieva likumus, lai noskaidrotu, kuri no tiem ir jāievēro. Pirmajā nodarbībā mēs noskaidrojām, ka visi Toras likumi ir mūžīgi, doti uz visiem laikiem. Otrajā nodarbībā mēs atklājām, ka ir divu veidu likumi, ņemot vērā to, kā tie ir noformulēti. Kazuistiskie likumi un apodiktiskie likumi. Lasot Toras likumus, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā tie ir noformulēti, vai tie ir ar nosacījumiem, vai arī bez nosacījumiem. Tas palīdz noteikt attiecīgā likuma nepieciešamības pakāpi šodienai. Kādus faktorus vēl jāņem vērā, lai atbildētu uz jautājumu, kurus Toras likumus ir jāievēro šodien? Uzaicinu vispirms izlasīt no 5. Mūzes grāmatas no 12. nodaļas 1., 8. un 9. pantus. Šie ir likumi un tiesas, kas jums jāpilda zemē, ko Kungs jūsu Dievs dod jums iemantot. Visas dienas, ko jūs dzīvojat tajā zemē, nedariet neko no tā, ko mēs darām šeit un šodien. Te ik viens dara, kas pašam šķiet pareizi, jo līdz šim jūs vēl neesat nonākuši miera vietā, mantojumā, ko Kungs, jūsu Dievs, jums dos. Šajā fragmentā tiek norādīta vieta, kur šis likums ir jāpilda. Ir redzams sadalījums starp šeit un šodien, no vienas puses, un no otras puses tur un pēc tam. 5. Mūzes grāmata pēc savas būtības ir Mūzes runa, kuru viņš saka, pirms Izraēla tauta pārgāja pāri Jordānas upei. Atrodoties vēl ārpus apsolītās zemes robežām, Mūzes saka, jūs vēl neesat nonākuši miera vietā, mantojumā, ko Kungs jūsu Dievs jums dod. Bet tad, kad jūs šķērsosiet Jordānas upi, lūk, likumi un tiesas, kas jums jāpilda zemē, ko Kungs jūsu Dievs dod jums iemantot. Un vēl viens precizējums – visas dienas, ko jūs dzīvosiet tajā zemē. Līdz ar to mēs uzzinām, ka daži Toras likumi attiecas tikai uz Izraēlas zemi. Šie likumi nevar būt attiecināmi uz visu zemeslodi. Šie likumi ir lokāli, saskaņā ar savu mērķi. Vēl vairāk, šajā fragmentā ir kāda frāze, kura ierobežo dažu Toras likumu pielietojumu. Šī frāze ir, jo līdz šim jūs vēl neesat nonākuši miera vietā. Runa iet ne tikai par to, ka daži likumi ir doti, lai tos pildītu tieši Izraēla teritorijā, bet runa iet par to, ka šajā zemē ir jābūt mieram. Zemē nav karu. Pār visiem ienaidniekiem ir izcīnīta uzvara. Zemē ir miers. Šajā pašā sakarībā atvērsim 5. Mūzes grāmatu 17. nodaļu, 14. un 15. pantu. Un kad tu nonāksi tanī zemē, ko tas Kungs tavs Dievs tev dos, un tu to iemantosi, un tur dzīvosi, un tad teiksi, es gribu pār sevi iecelt ķēniņu, kā visas citas tautas, kas ir mana apkārt, tad tu arī vari iecelt sev par ķēniņu to, ko tas Kungs tavs Dievs izraudzīs. Un no savu tautas brāļu vidus tev būs sev iecelt ķēniņu, bet tu nedrīksti pār sevi celt svešinieku, vīru, kas nav tavs brālis. Šī likuma pirmajā daļā, ievadā, ir doti daži pamata nosacījumi. Kad tu nonāksi tanī zemē, kad tu to iemantosi, kad tu tur dzīvosi, šādos apstākļos un tieši tajā laikā var pacelties jautājums par valsts pārvaldes formu, var pacelties jautājums par ķēniņu. Līdz ar to mūsu priekšā ir vēl viens likums, kurš parāda, ka daži Toras likumi nes lokālu raksturu. Likums var būt atkarīgs gan no vietas, gan no derības tautas situācijas. Tālāk lasīsim 5. Mūzes grāmatā 19. nodaļā no 1. līdz 5. pantam.
kad tas kungs, tavs dievs, izdeldēs tautas, kuru zemi tas kungs, tavs dievs tev dos, un tu to būsi iemantojis, un tu būsi apmeties uz dzīvi viņu pilsētās un viņu namos, tad savā zemē, ko tas kungs, tavs dievs tev dos, nodali par sevi un izcel no pārējo vidus 3 pilsētas. Taisi ceļus uz turieni un sadali 3 daļās savu zemi, ko tas kungs, tavs dievs tev ļaus iemantot, lai turp varētu bēgt ik viens, kas ir kādu nogalinājis. Un tā, lai notiek ar to, kas kādu nogalinājis. Kas uz turieni bēgs, tas paliks dzīvs. Ja tas savu tuvāku netīši nositis, un ar to nav bijis ienaidā nedz vakar, nedz aizvakar. Ja kāds ietu ar savu tuvāku mežā kokus cirst, un viņš atvēstu savu roku ar cirvi, lai cirstu koku, bet dzels cirvis nomukta no kāta un skartu tuvāko tā, ka tas mirtu, tad tāds cilvēks, lai bēg uz vienu no šīm 3 pilsētām, ka viņš paliek dzīvs. Šis fragments ir veltīts taisnas tiesas sistēmas izveidošanai. Aizdomās turamajam ir vajadzīga patvēruma vieta līdz viņa lietas izskatīšanai tiesā. Tomēr, lai šo likumu varētu pildīt, bija jāīstenojas nosacījumiem. Pirmkārt, tautai bija jāatrodas jau apsolītajā zemē. Otrkārt, kad tu to būsi iemantojis, tad izdari to un to. Tas nozīmē, ka bija jāizpilda daži nosacījumi. Paskatīsimies uz vēl vienu piemēru 5. Mūzes grāmatā 16. nodaļā, 18. pants. Tev būs iecelt sev tiesnešus un ierēdiņus visos savos vārtos, ko tas kungs, tavs dievs tev dod, tavām ciltīm. Viņi lai tiesā tautu ar taisnu tiesu. Šim likumam ir nosacījums ar 2 faktoriem. Vispirms ir teikts, visos tavos vārtos. Tiek norādīta vieta, kur šis likums ir jāpilda. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka katrā mājā ir jābūt tiesnesim un ierēdnim? Frāze visos savos namos, citos tulkojumos bieži ir iztulkota visās tavās pilsētās. Iet runa par tiesnešiem, kuri atrodas Izraēla pilsētās. Katrā no 12 Izraēla ciltīm bija tiesneši. Otrkārt, tekstā ir dota norāde arī uz laiku. Visos savos vārtos, ko tas kungs, tavs dievs tev dos. Te ir norāde uz laiku. Likums stāsies spēkā tad, kad Izraēls sāks dzīvot apsolītajā zemē. Un visbeidzot, tad tev būs iecelt tiesnešus visās tavās pilsētās. Tad viņi lai tiesā tautu ar taisnu tiesu. Šajā pantā ir 2 termini – tiesneši un ierēdiņi. Oriģinālā senēbrē valodā tie ir tiesvedības termini. Tora kategoriski nepieļauj patvaļu vai linča tiesu. Visiem jautājumiem ir jātiek risinātiem attiecīgajās instancēs. Piemēram, kā tas ir uzrakstīts 2. Mūzes grāmatā 22. nodaļā, ik viena lieta, kad nodarīts zaudējums, vai tas būtu vērsis, ēzelis, avs, kāds drēbju gabals vai kāda cita zaudēta manta, ja īpašnieks saka, šī ir tā, ceļama Dieva priekšā, un ko Dievs pierāda par vainīgu, tam zaudējums 2-kārt savam tuvākajam jāatlīdzina. Citos tulkojumos vārdiņu Dieva vietā ir vārdiņš tiesnesis. Problēma tomēr paliek. Tiesnesis var iznest taisnīgu spriedumu, bet kur ir garantija, ka lēmums tiks izpildīts. Pasaulē ir nemazums cilvēku, kuriem tiesa ir pieņēmusi viņiem labvēlīgu lēmumu, tomēr viņi nav saņēmuši to, kas viņiem pienākas. Amerikas Savienotajās valstīs šādos gadījumos vienīgais, ko var izdarīt, tas ir paziņot tiesas lēmumu nodokļu iekasētāju instancēm, lai no piespriestās kompensācijas summas vainīgā puse vismaz samaksā nodokli valstī. Dievs Torā paredzēja arī šī jautājuma risinājumu. Bija jāieceļ ne tikai tiesneši, bet arī, kā latviešu tulkojumā ir teikts, ierēdiņus, jeb virsniekus. Kas tie tādi bija? Tie bija likuma izpildītāji, parāda piedzinēji,
tiesu izpildītāji. Izrēlā šodien šie ierēdiņi, kas ir zem termina šatēr, ir policisti. Runa iet par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas instanci, par spēka struktūrām, kuras piespiež cilvēkus izpildīt tiesas lēmumu. Tas ir veids, kā valstī nodrošina kārtību. Kā ilustrācija, lai redzētu, kāda ir šo ierēdiņu virsnieku, tiesu izpildītāju, policistu funkciju, izlasīsim 5. Mūzes grāmatā 25. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Kad starp vīriem ir kādas nesaskaņas, un tie nāk pie tiesas, tad lai pār tiem spriež tiesa. Taisnais, lai tiek attaisnots, bet netaisnais, lai tiek notiesāts. Un ja vainīgais ir pelnījis sitienus, tad lai tiesnesis liek tam nomesties zemē un viņam klātesot tam dot sitienus skaitā pēc viņa vainas. Viņam var dot 40 sitienus, ne vairāk, kā to vairāk sitieniem sitot, tavs brālis netiktu pazemots tavās acīs. Rodas jautājums, kurš sitīs? Atbilde ir šatēr, latviski tiesu izpildītājs. Un tā, saskaņā ar Toru, Izraels ir ne tikai garīga kopiena, bet arī valstiska kopiena. Ir likumi, kuri ir doti tikai priekš Izraēla kā valsts, un tie ir likumi, kuri nav paredzēti citām valstīm un citām zemēm. Un pirmām kārtām tie ir tiesvedības sodīšanas likumi. Tora, tā ir arī Izraēlas valsts nacionālā konstitūcija, taču te mums ir jāizdara vēl kāda piezīme. Kad mēs paskatāmies uz mūsdienu Izraēlas valsts uzbūves modeli un jautājam, vai mūsdienu Izraēlas valsts tieslietu sistēma darbojas pēc Toras likumiem, atbilde ir sekojoša. Elektroniskajā ebreju enciklopēdijā ir sacīts, tieslietu sistēma Izrēlā daudzajādā ziņā ir pamatota uz britu modeļa, un daudzi britu mandāta laiku normatīvie akti nav atcelti līdz pat šai dienai. Tātad, mūsu dienās, kad tiesai ir jāpieņem lēmums kādā jautājumā, tad pirmām kārtām risinājums tiek meklēts Izraēlas valsts likumos, pēc tam britu mandāta likumos un pēc tam ebreju pirmavotos, Talmudā un tā tālāk. Līdz ar to mūsdienu Izraēlas valsts nedzīvo pēc Toras likumiem, kas attiecas uz valsts uzbūvi un tieslietu sistēmu, un tam ir sekojoši iemesli. Pirmkārt, mūsdienu Izraēlas valsts robežas, tās neatbilst Bībelē pieminētām robežām. Izraēls nevalda pār apsolīto zemi tanīs robežās, kuras ir norādītas Bībelē. Otrkārt, apmēram tikai puse etnisko ebreju, kas dzīvo uz zemes, ir izvēlējušies par savu dzīves vietu Izraēlu, bet Torā ir rakstīts, kad tu būsi apmeties uz dzīvi tur. Treškārt, Izraēlas zemē diemžēl nav miera, bet Torā ir teikts, kad nonāksiet miera vietā, tad pildiet šos Tora likumus. Līdz ar to mūsdienu Izrēlā šos likumus nav iespējams izpildīt, jo Toras dotie nosacījumi mūsdienu Izrēlā nedarbojas. Tora sevī satur teokrātisko Izrēlas valsts tieslietu sistēmu. Teokrātija, tā ir pārvaldes sistēma, kurā augstākais valdnieks ir Dievs. Mūsdienu Izrēla nav teokrātiska, bet gan demokrātiska valsts. Un tā, mēs šodien apskatījām vēl vienu faktoru, kuru ir svarīgi ņemt vērā, kad cenšamies atbildēt uz jautājumu, kādus Toras likumus ir jāievēro šodien. Lasot Toras likumus, ir svarīgi zināt, ka ir vesela rinda likumu, kuri regulē valstiskuma jautājumus. Šie likumi šodien nav aktuāli, jo tie ir doti teokrātiskai valstī. Tomēr šo likumu pamatos esošie taisnības un tieslietu principi ir aktuāli visos laikos. Un faktiski tie ir arī daudzu tiesisku valstu likumdošanu pamatu normas. Vēlu jums gudrību no augšienes, pētot un pielietojot dzīvē Toras mūžīgos likumus, lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes.